Nu ko, gatavi? Nu sākam! Turnīra galvenie organizatori ir sporta kluba Liepājas Metlurkas jaunie hokejisti Dāvis Paipa, Bruno Zabis, Rodijs Rasmus un Gļebs Rogozam. Pirmoreiz turnīru bija plānots aizvadīt pirms nedēļas, taču negaidīt silto laika apstākļu dēļ nācās cerēt uz ziemai piemērotāku laiku. Šajā reizē Dabas māte organizatoriem bija labvēlīga, un viņi beidzot varēja realizēt savu ideju dzīvē. Mēs paši iepriekšējā gadā spēlējām hokeju un izdomājām arī tādu noorganizēt. Un nosaukums tiek ņemts no tās slavenās filmas Misterija Aļaskā. Kāds ir mērķis šim turnīram? Mērķis ir kā popularizēt hokeju un izbaudīt to, ko hokejs var dot svaigā gaisā. Saulainajā, taču vēsajā laikā uz ledus Kurmais prospekta galā debijas turnīra reizē kāpa 10 komandas, 4 mazo dalībnieku un 6 pieaugušo vienības. Hokejisti, neskatoties uz vecumu un fiziskajām dotībām, ar azartu cīnījās katrā spēlē. Turnīra gaitā dalībnieki sacentās ne tikai par uzvaru savā grupā, bet arī metienu precizitātē, saņemot par to sponsoru sarūpētās balvas. Viņi atzinīgi vērtēja šādas aktivitātes cerībā, ka arī nākotnē hokejs svaigā gaisā kļūs par mūsu pilsētas tradīciju. Samērā viegli, ja neskait, kad vēl hokejists piedalās. Tā. Pats pirms tam neesmu nekā spēlējis? Nē. No bērna kājas pa ziemu, kad ir, tad jau var uzspēlēt. Grūti, viegli spēlēt šeit? Bišķiņ sarežģītāk nekā halē, tur tas ledus kvalitāte nav, bet tā ir normāli. Šāda tradīcija būtu jāturpina Liepājā? Protams, varētu vairākas reizes sezonā ko to uztaisīt. Kā atzina paši organizatori, šādu turnīru pieredzi ne Liepājā, ne Latvijā nevienam iepriekš nav bijusi. Šis turnīrs pirmo reizi organizēts Latvijā un tieši Liepājā būsim pirmie. Un vai būs arī turpinājums viņam? Protams, nākamgad gaidiet turpinājumu. Apmierināti par veiksmīgi pavadīto dienu bija kā dalībnieki, tā arī turnīra rīkotāji, kur tagad jau kaļ plānus, kā pārsteigt liepājniekus arī nākotnē. Rihards Ļesins, Girds Garcons, TV Kurzeme.